Mēs esam vienā no manām mīļākajām vietām uz pasaules. Gauja. Jā, tas ir tāds bērnības laiks. Īstenībā pirmo reizi, man liekas, Gaujā ir mākoņi, jo es neatceros nekad šeit mākoņus, te vienmēr ir saule. Nu, īsāk sakot, tā bija agrāk. Latvijā bija ļoti daudz dažādu rūpnīcas, visādi uzņēmumi, viss kaut kas te notika. Tur tramvaja, trolejbusu pārvalde, Laima, Alfa, Rīgas elektrorūpnīca, Rīgas radiorūpnīca. Un visi tie cilvēki pārsvarā dzīvo Rīgā dzīvoklī. Ko viņiem darīt vasarā? Daudziem, nu, kā jau tajā laikā, nu, tur nebija nekas, kur aizbraukt, nekas, kur likties. Un tad tās darba vietas izdomāja, ka viņi taču var saviem darbiniekiem piedāvāt atpūtu vasarā. Un mans vecais tēvs, viņš strādāja tramvaja trolejbusu pārvaldē. Un iedomājieties, tajā laikā vienkārši var tā cilvēki atbraukt, apskatīties tā. Šeit ir ezers, te ir upīte, te ir ļoti skaisti. Nu, mēs ņemam šito pleķi. Un viņi izvēlējās to vietu. Un sākumā tur bija teltis, tiešām cilvēki dzīvoja tur, nu, bija atceltas telts, tāpēc arī sauc Telšu pilsētiņu. Un pēc tam vēlāk, kad jau tas attīstījās, tad tur bija tādi mazi namiņi. Šeit jau sākās pirmie namiņi. Šite viss šitas mežs bija pilns ar mazajām mājām. Tur bija vienmēr arī pilns ar cilvēkiem jau kaut kas. Nu, pilnīgi neiedomājam. Pilnīgi cita pasaule. Mums bija viena ļoti aktīva meitene. Viņa bija 5 gadus vecāka par mani, Margarita. Un viņa tur uzņēmās vienmēr taisīt tur koncertus, tur visu kaut ko. Un tad es atceros, ka viņa izdomāja, ka ir jāiestudē pelnrušķīte. Un kas tad var būt pelnrušķīte? Nu, protams, ka Baiva pelnrušķīte. Tas bija obligāti jādara. Ai, tā vieta. Bezrūpība, tas ir vienkārši prieks. Un vienkārši tvērt mirkli. Tu nekad nedomāji par to, bet šeit tas bija, ka mēs katru dienu izbaudījām. Jo zināju, ka 1. jūnijas un 31. augusts, un tas ir tas nogrieznis. Kādas ārzemes? Ja man kāds būtu teicis, ka man jābrauc, nezinu, kaut kur uz ārzemēm. Ak, Dievs, nē, man ir Gauju jābrauc, tur ir mani draugi, mēs spēlēsim, mēs cilsim štābiņus, mēs kāpsim kokos, nu viss, kas piederās. Skatīsimies, nezinu, varbūt būs kāda jauna multene, spēlēsim novusu, mēs visi ļoti, ļoti labi spēlējam novusu īstenībā, un arī ļoti labi galda tenisu, kas man vēl joprojām ir saglabājies. Te es iemācījos peldēt, te es iemācījos braukt ar riteni. Nu, vispār viss, kas ir vajadzīgs dzīvei. Jā, nu vieta ir skaista. Un re, kur augšā ir tā vaļējā estrāde tāda. Un tad tajā brīvdabas estrādē šī arī bija pirmā izrāde man. Kā lai saka, lai tu būtu laimīgs, nav nekas daudz vajadzīgs. Man starp citu Siguldā ir no šejienes izrakstas mežrozītes. Tad vīnstīgas man ir no Gaujas. Un arī māma, jā, toreiz paņēma kaut kādu tur tapetes gabaliņu ierāmēja. Vieta jau ir tie cilvēki un viss, kas te bija. Viss tās ballītes un tie foršie jokotāji, un kuri gan bērniem sporta spēles taisīja, gan tur makšķerēja un tā. Un tā ir man vecvecāku paudze, un viņi jau, kā teikt, jau vairs nav. Nu, tas ir tikai atmiņās, neizdzēšamās foršās. Jo man pirmā profesija, ko es gribēju būt, es bērnībā nokļuvu slimnīcā, un tur bija tāda māsiņa, kura taisīja procedūru. Un viņai bija ļoti skaistas kurpītes, un es jau dzirdēju, ka viņa klik, klik, klik nāk. Un pirmais, es gribu šo, bet ne jau, ka es gribu šo profesiju, es gribu tādas kurpes, es gribu izskatīties tā. Tad bija kaut kāds, kas domāju, es varbūt kaut kādā 5. klasē, ka es varētu varbūt biznesā būt. Un tad es atceros, ka es tā kā, pie spoguļa tā kā, žakete un tāda somiņa. Nē, es pār diezgan lietišķi izskatos, jā. Bet tas ir tas, ka es varu tā kā pielāgoties tās profesijas tai sajūtai, tam raksturam, kā izskatās šīs profesijas cilvēki.
Un pēc tam jau atpakaļ skatoties, tas ir skaidrs, ka tas ir tieši ar aktieru profesiju saistīts. Pētīt, kā katra profesija izturās, kā ģērbjās. Un kādu 9. klasi man bija vienkārši skaidrs, ka es būšu aktrise. Man nebija nekāda mērķa stāties leļiniekos, man nebija nekāda nodoma. Es vienkārši beidzu skolu, es zinu, es iešu uz aktieriem, un es to daru. Kas mums uzņem? Leļu teātris. Dīvaini, interesanti, vēl kāds vispār būs atnācis, paskatīsimies. Es nolēmu, es apskatīšos, kas tur iestājas. Un iestājas ļoti jauki, ļoti forši. Labi, jauki, nē, tas nav labs vārds. Iestājas interesanti ceļabiedri, ar ko ir vērts pamēģināt iet kopā. Labākais bija tas, ka es vienkārši tam ļāvos, nevis sakoju, nē, kāpēc leļu teātris, es tur nestāšos un vienkārši apzināti kaut kur mukt no tā projām. Labi, ka es tā nedarīju, labi, ka es vienkārši ļāvos tam, kā vienkārši mani veda. Ko es ļoti novērtēju, tas laikam ir tāds miers brīvajā laikā. Tas man ir ļoti jāplāno. Man patīk joga. Un tiešām es brīvajā laikā, cik vien es varu, ja man galīgi nav tā, ka es pārgurusi, tad es aizeju un man kaut kā tas ļoti palīdz. Bet ikdienā kaut vai mirklis pasēdēt, vienkārši pasēdēt vienai. Es esmu pilsētnīcas laukos. Tā tas ir. Jo man patīk tieši tas, ka es varu tā savienot, ka es varu aizskriet un noskatīties filmu, un es iesēžos mašīnā, pēc 3 minūtēm es izkāpju ārā. Plašums, stārķi.